Paldies par tik plašu pieteikumu, un paldies arī jums izturīgākajiem, kas pēc kafijas pauzes arī esiet gatavi turpināt. Un man ir liels prieks šodien arī mazliet prezentēt mūsu rezultātus iegūtos, un, protams, arī ne tikai universitātes vārdā, bet arī Latvijas iepakojuma asociācijas vārdā sveikt jūs šeit mūsu universitātē uz vietas un tā kā visiem kopīgi darboties, lai būtu veiksmīgāk šis virziens attiecībā tieši ar pārtikas un nepārtikas iepakojuma šiem attīstības iespējām. Nu, lūk, un tad, tā kā mani pieteica kā vietējo, tad es ilgi domāju, likt šo slaidu sākumā vai nelikt. Beigās nolēmu, tomēr uzlikšu vienu slaidu arī par to, ko es daru, arī šeit augstskolā. Un par cik tiek runāts arī par laboratorijām, tad es arī gribētu parādīt vienu bildi, kur pagājušajā gadā tie, kas bijāt uz šo konferenci, jums bija iespēja arī braukt pie mums laboratorijās apskatīt. Tad tā ir iespēja, ka mums arī ir šīs laboratorijas, kurās mēs strādājam, testējam dažādus, nevis tieši iepakojumu materiālu kā tādu, bet pakojot produktus, skatāmies tās iespējas, kas notiek, ja mēs mainam iepakojumu materiālu vai materiālu iepakošanas tehnoloģiju, kas notiek ar iepakojuma šo ietekmi, varbūt arī tieši uz produktu kvalitāti. Jo, ko es gribētu arī savā prezentācijā uzsvērt arī šajā pētījumā, kad mēs nedzīvojam tādā atsevišķos burbuļos, ražotājs, zinātnieks, valdības pārstāvji. Mums ļoti svarīgi būt šai sadarbībai, un līdz ar to, tā kā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti būtiski, ja mēs skatāmies uz šiem kontekstiem, kā mēs varam sadarboties. Līdz ar to tās ir iespējas, un, protams, arī esot Latvijas iepakojuma asociācijā, darbojoties, tās ir iespējas vēl plašākā kontekstā skatīties, kā tas mūsu sabiedrībai kopā pozitīvāk ietekmē. Šodien vairākas reizes tika pieminēts šis stāsts tieši par šo ekodizaina stratēģiju, ekodizainu, un es arī tāds kā zobratiņas esmu mēģinājusi salikt šobrīd, kad patiesībā jau es esmu ielikusi patērētājus lielākajiem burtiem, jo visi jebkurā gadījumā, lai kuru jomu mēs pārstāvētu. Vai es esmu ražotājs, tirgotājs, vai es esmu zinātnieks, vai attiecīgi kāds jomas pārstāvis, ir ļoti būtiski, mēs visi esam patērētāji. Mēs gala rezultātā pērkam produktu, preci, un gala rezultātā mēs esam tie, kas nevis cīnamies tikai ar šīm sekām ar atkritumu daudzumu, bet mēs esam tie, kas mēs varam ietekmēt izvēli arī, ko mēs pirksim un varbūt kamī mēs redzam vairāk vienu otru produktu iepakotu. Nu, protams, tad tālāk nākamais mums nāk stāsts arī par šiem dažādiem aktualitātēm, kas ir situācijas apzināšana, un tieši mana prezentācija šobrīd vairāk rādot šo rezultātu projekta, kas ir tapis sadarbībā ar Zaļo punktu un Life projekta ietvaros, būs tieši, varbūt es gribētu teikt, tāds punkts, kas mums parāda, kur mēs esam, jo mēs jau skatāmies, ka mēs gribam to, gribam vēl kaut ko, bet jautājums, kurā brīdī un kā tas šobrīd izskatās un kur mēs esam. Nu, lūk, un tad mēs varam runāt par iepakojumu optimizāciju, samazināšanu, izvēles iespējām, bet ļoti būtiski to punktu sākotnēji mums iezīmēt šo vietu. Līdz ar to par pētījumu varbūt, jo es saprotu, ka vairāk mēs skatāmies tieši šobrīd, mana prezentācija fokusēsies uz pētījumu, arī varbūt par šo, kāds ir tas galvenais mērķis, kāpēc vispār šāds pētījums tika veikts. Pētījums šobrīd šī daļa noslēgusies, rezultātus mēs esam iesnieguši Zaļajam punktam, tālākais process notiks ar tālāko virzību, un viņš arī publiskot šis pētījums tiks. Pētījums ir gan apjomīgs, ap 100 lapas pusēm ar vairāk 80 grafikiem un informāciju par dažādiem produktiem, produktu iepakojumiem, gribētu teikt, un mēs esam tvēruši, tas tvērums ir bijis gan pārtikas, nepārtikas produkti, preces, ko mēs ikdienā kā patērtājs ejam uz veikaliem, lielveikaliem, tirzniecības vietām dažādām un attiecīgi iegādājamies. Nu, lūk, un tad līdz ar to, ko mēs esam darījuši, fotografējām, taisījām tabulas un visu ko citu grafikus, un tad mazliet ieskicēšu, kā tas izskatās. Protams, ka šobrīd būs neliela daļa no tā visa, ko var parādīt, bet katrā gadījumā būs diezgan daudz dažādas informācijas. Esmu uzlikusi uzskaiti, mēs esam mēģinājuši sagrupēt kaut kādās grupās attiecīgi šos te iepakojumu veidus, produktus drīzāk jāsaka tā, jo cilvēks parastais, tajā brīdī, kad mēs pērkam, mēs nepērkam iepakojumu, droši vien mēs pērkam preci produktu, ko mēs esam noskatījuši, kas ir tas, kas mums ir vajadzīgs, ko mēs pirksim. Līdz ar to mēs esam likuši arī dažādās grupās, bet nevis tā vienkārši salikuši, bet skatījušies pēc materiāla funkcionalitātes. Jo par cik es pat esmu pārtikas tehnologs, tad man ir svarīgi ne tikai iepakojums, bet arī svarīgs ir šis process, kā tas iet kopā ar produktiem, produktu grupām, derīguma termiņiem, iepakošanas, iekārtu izmantošanas iespējām, principā dažādiem rakursiem. Mēs esam skatījušies arī pēc klasifikatoriem, kas ir Eiropā noteiktiem, līdz ar to par to arī mazliet vēlāk. Bet mazliet droši, ka visiem interesē tā galvenā bilde, kā vispār Latvijā izskatās. Un tajā brīdī, kad mēs skatāmies, mēs esam pētījuši, skatījušies, tie ir vairāk kā 3000 dažādi iepakojumi.
Mēs neesam skatījušies, šeit nav pēc daudzuma, mēs neesam svēruši, kuri tagad vai skaitījuši, kuri iepakojuma, teiksim, apmēram tā kā būs daudzuma ziņā vairāk, bet tieši pēc veidiem skatoties. Nu, un tā bilde, ko mēs šeit tagad redzam, ka principā lielākais vairums ir polipropilēns. It kā liekas, vienā brīdī varētu mēs tā feini uzelpot un teikt, nu skatāmies 25% polipropilēns, bet nav jau bilde tik vienkārša, jo polipropilēni mums ir metilizētie, mums ir tā kā attiecīgi, kā mēs zinām, saucam arī žargonā ar perlu, tā kā attiecīgi šie materiāli veidi. Ir tādi, kas ir vienslāņu polipropilēni. Tā kā līdz ar to ir stāsts par to, ka tie polipropilēni, tas klāsts nav tā, ka viņš būtu viens materiāls, saliekam kopā visu un viss ļoti feini tā kā ir tiekam galā. Otra lielākā grupa, kas ir 22%, ir tie materiāli, kuri principā mums nav norādīts. Apzīmējam, tā kā attiecīgi mēs jau runājam par šiem ciparu kodiem vai burti apzīmējumiem, un līdz ar to tā kā te ir liela daļa, kurai principā mums šobrīd nav obligāti noteikts, ka būtu jābūt uzliktam šim apzīmējumam, bet nu, tā ir diezgan liela grupa, un nākamais, kas ir 13%, trešā lielākā grupa. Mums ir šie materiāli, kuriem virsū mēs redzam septītnieku. Līdz ar to te ir tas stāsts, ja mēs runājam par šo pārstrādājamību, tad tās, teiksim, attiecīgi šīs otrā un trešā grupa, kuras tā kā tikko pieminēju, ir jautājums par to, cik lielā mērā un kā tas izskatās, kā šo pārstrādājamību, tā kā mums attiecīgi ir daudz izaicinājumu, ko to darīt. Ko vēl gribētu teikt, ka šie, kuriem nav virsū uzlikts apzīmējums vai kuriem principā ir šis septītnieks, lielākā daļa ir daudzslāņu materiāli. Tas, ko mēs redzējām sīkāk detaļās, fotografējot un nejot, ka tie būs materiāli, kuriem ir 2, 3, 4, 5 slāņi, un atkal tie ir dažādu veidu materiāli, kur tā ir grupa, ar kuru var daudz strādāt. Nu, un tie, ja mēs skatāmies, principā tie ir 35%, kas arī tādi interesantais status, kurš jāskatās, ko tiem darīt. Tad tālāk nākamais 12% mums ir PET materiāls, polietilēna tereftalāts, pārstrādās ir pudelis, tas attiecīgi tā kā dažādiem šiem nealkoholiskiem dzērieniem. Un tālāk 7% ir, un attiecīgi 6% tie nākamie, kas nāk divi esošie ir polietilēni. Tas ir zema blīvuma, augsta blīvuma šie polietilēni, kas arī tā kā attiecīgi. Un tad tālāk jau sākās sīkākais gradācija. Bet, ejot tālāk uz priekšu, skatoties vēl, kas mums likās ļoti interesanti, un ko mēs arī fotografējot un skatoties konstatējām, ka ir diezgan, mēs pievērsāmies arī formām. Varbūt jūtu jaucīgs jautājums, kāpēc formām, kādas vispār saistība un jēga, kāda ir forma. Fotogrāfijas ir tādas mazliet ilustratīvas, ko mēs tur tā kā aplikām, bet apmēram ceru, ka var saprast, kas ir dojpaka, kas ir stāvpaka, kas ir pudele, kas ir flowpaka. Un te ir stāsts par to, kāpēc mēs šo darījām. Tāpēc, ka lielā mērā tas, kādu iepakojumu materiālu mēs izvēlamies, ir svarīgs ar to, kādu iekārtu mēs izvēlēsim un kādas ir iespējas kaut ko mainīt un kas ar šiem materiāliem tā kā varētu notikt un kas vēl ir būtiski. Mēs veicām vēl pētījumus paralēli šim visam un arī pētījumā esam iekļaujuši šo jautājumu. Mēs vienkārši devām gan studentiem, gan patērētājiem, gan mēs tā varam teikt parastajiem cilvēkam, jebkuram no tā kā attiecīgi, kas mums piedalījās šajā pētījumā, dažādu veidu iepakojumus, no viņiem iztukšot viskozu produktu. Izspiest tā, kā viņš to darītu mājās no paciņas. Un tad bija tā, ka mums ir tāda, kas ir stāvpaka, mums ir spilvena veida paka, saucamā, tad mums ir attiecīgi kaut kādi šie veidi, un tad mēs skatījāmies, svērām iepakojumus, cik kurā iepakojumā reāli paliek iekšā produkts. Un šodien jūs arī dzirdējāt jau iepriekš diskusijās, lai būtu normāli pārstrādājam šis iepakojums, mums ir svarīgi, ka iepakojumam jābūt atbrīvotam no šiem te bioloģiskajām produktu izēvielām, sastāvdaļām, jo pretējā gadījumā tas mums apgrūtina visus šos procesus. Līdz ar to, arī raugoties uz to, kāds tirgus mums izskatās ar šiem produktu veidiem un grupām, arī veicām, es varbūt nesaukšu tagad ciparus, jo kamēr es te runāju, gan jau, ka jūs esat viņus paspējuši piefiksēt, bet principā arī mums ir tā, ka tās grupas, kurās mums pārstrā veidojās tā kā kaut kādas dominējošās grupas, kurās veidos mums tā kā vairāk tiek pakoti dažādi šie produktu, tā kā attiecīgi šie veidi. Nākamais, kas bija jau, ko mēs vēl skatījāmies un kas mums arī attiecīgi kādā vēl griezumā skatoties, ir tā, ka ir šie te produkti, kas notiek ar etiķetēm, kā vispār ir šī druka pēcapstrāde, kas kādā veidā tiek likta informācija uz paša iepakojuma. Jo, protams, ka ir būtiski un svarīgi ir saprast, vai tas iepakojums arī šodien bija diskusija, vai viņš būs pārstrādājums, vai viņam tā kā ir cik materiāla veidi, vai tas materiāls ir no viena materiāla. Un tur tie apzīmē mums tādi interesanti, mēs salikām no vārdu pirmajiem burtiem, saliekot, kas mums attiecīgi tā kā ir šie te
materiāli, kas vairāk ir tā kā attiecīgi, vai viņš ir uzdrukāts virsū, vai tas materiāls ir etiķete, vai viņi ir tā kā attiecīgi ir apzīmējumi, nav apzīmējumi likti virsū. Arī šeit tas klāsts mēs redzam, ka lielākā daļa, principā 54% ir tādi iepakojumi, kuriem virsū tiek drukāts jau tā kā attiecīgi. Tad ir uzreiz jautājums par to, zinām, ka šobrīd arī aktuāls jautājums arī par šīm dažādiem tā kā attiecīgi materiāliem, no kā tiek veidotas šīs tā kā attiecīgi šā informācija tiek likta virsū, kas arī ir gana tāds, varbūt tāds arī uzreiz to skatoties. Otra lielākā grupa, kas šeit parādās, ir polimēra etiķete bez etiķetes materiāla tā kā norādes esošās. Ja? Tā kā te arī tas stāsts par to, kāda veida, kāds izskatās tirgū. Jo, lai mēs varētu runāt par pārstrādi, ir ļoti būtiski, ka mēs saprotam, kādi ir tie veidi, ko mums vajag, uz ko vairāk koncentrēties, kas ir tie materiāli veidi, ar kuriem būs, nu, tā kā attiecīgi, kas ir tas apjoms veidojās, jo mēs ļoti labi zinām, ja mēs runājam par atkritumu apsaimniekošanu, pārstrādi, lai varētu noritēt veiksmīga pārstrāde, ir vajadzīgs arī apjoms. Ja, līdz ar to, tā kā, ja mums būs viena pudele vai divas etiķetes, būs grūti atrast variantu, kur mēs to varēsim pārstrādāt. Tad mums ir nākamais bija jautājums par to, cik vispār iepakojumi ir apdrukāti. Šodien arī jautājums bija par to, vai mums tagad, ja viņš tā kā cik tā druka virsū, vai viņa ir krāsains, nav krāsains un visā citādi, tad vienmēr jautājums par to, kam to iepakojumu otrreizē izmantojot, kam tos materiālus izmantos, vai tas materiāls būs tāds, ka viņš tiks tā kā izmantots saistībā tiešā kontaktā pēc tam ar pārtiku vai nepārtiku, kādas būs tās piedevas, attiecīgi šie plastifikatori, ko nevarēs atdalīt no tā visa, jo mēs dzirdējām arī terminus šodien ķīmiskā un arī attiecīgi šī varbūt tā mehāniskā šī pārstrādes procesa iespējas un cik reizes, kuru materiālu var pārstrādāt, ko nevar pārstrādāt. Līdz ar to arī tā kā ir jautājums par to, kas, ja mēs visus materiālus tagad savācam, ja mēs esam tādā izpratnē, tad kādi, cik mums viņi ir krāsaini, cik viņi nekrāsaini, ko mēs viņiem varam darīt, ko mēs varam atdalīt, neatdalīt, kāds vispār izskatās kopējā fona. Tad vēl varbūt tāda interesanta lieta, ko es jau, man liekas, arī iepriekš esmu kādā no prezentācijām teikusi, tas gan mūsu patērētāju lielā mērā arī tāda vēlme, varēšana kaut ko varbūt ietekmēt par to, cik iepakojumi vispār ir pilni. Ko mēs pērkam, ir iepakojumi, mēs apskatījāmies, izpētījām, salikām ciparus kopā. Vairāk kā 11% iepakojumi ir nepietiekoši piepildīti. Līdz ar to viens ir stāsts par to, ka mēs samazinām iepakojumu, tāpēc, ka mēs vienkārši viņu samazinām. Bet otrs stāsts ir par to, ka tā situācija ir tāda, ka mums tie iepakojumi tā kā principā pēc būtības ir tādi, kad mums ir, teiksim, ir puspilni trauciņi, kur mēs varam samazināt, principā, protams, mēs skatāmies uz cenu, man liekas, ka cilvēks paliek gudrāks, viņš skatās nevis uz produkta cenu tik daudz, cik skatās uz kilograma cenu no jau, jo, ja mēs skatījāmies kaut kādu gadi, man liekas, 5 atpakaļ, tad mums bija tā, ka iepakojums tā kā, un brīžiem ir ģimenē tā, viens pērk produktus, otrs vienkārši tikai pagatavo, un neviens nezin, pat cik kādām cenām tā kā nopirks, līdz ar to pat nepievērs uzmanību. Līdz ar to ir jautājums par to, cik tie iepakojumi pilni. Tie, kas ir ražotāji un sevišķi maizes industrijā strādājuši, tie man teiks, nu, nav vienos vārtos, tik viennozīmīgi, pilnīgi piekrītu, jo, ja mēs runājam par maizes iepakošanu, tiem augšā to sasienamo galiņu, ir iekārtas, kuras vienkārši jums pieļauj kaut kādu iespēju, vai cik jūs augstu viņu varat aiztaisīt vai neaiztaisīt ciet. Līdz ar to, kāpēc es tā skatos to kompleksi, jo ja mēs skatāmies uz nākotni un gribēsim pirkt savos uzņēmumos viena, otra, trešā veida iekārtu, ir būtiski pievērst šim arī uzmanību, kādas ir tās iespējas, jo tas var padarīt dzīvi mums mazliet lētāku, varbūt attiecīgi nākotnē uz iepakojuma apjoma samazināšanas iespējām. Tad ir diezgan daudz iepakojumi, kas arī ir vairāk kā 11%. Iepakojumi, kas ir iepakojums iepakojumā. Arī tie, kas man strādā kosmētikā un dažādos šos produktus pako, teiks, nu tā ir tradīcija, ka mums ir obligāti jābūt kārbai, mums ir jābūt maisiņam. Iekšā ir produkti, kuriem jā, bez tā nevarēs, bet ir vesela virkne produktu, kuriem arī pārtikas tā skaitā produkti, kuriem kārba ir tikai kā mārketinga elements. Jā, varētu teikt piekrist un teikt, jā, ir feināk uz paletēm salikt, vienkāršāk ērtāk, tās pakas ir, protams, ka kantainu kārbiņu man ir vieglāk uzlikt, nekā es uzlieku, teiksim, kaut kādu paciņu. Arī šeit ir plusi, mīnusi, bet fakts kā tāds, ka to iepakojumu mums ir gana daudz. Līdz ar to, tā kā ir, ko es tā kā gribētu teikt, tajā brīdī, ka mēs skatāmies, ir jautājums, kā mēs to optimizējam, kā mēs ar šīm lietām varam veiksmīgi tā kā tikt uz priekšu. Tad nākamais ir jautājums par to, kas arī šodien izskanēja jautājums par to, cik mums vispār ir kaut kādi šie te materiāli, kur mums ir trauciņš no viena etiķete, no cita materiāla, vēl viens vāciņš vēl no cita materiāla, tad mums ir tā attiecīgi šis dozators vēl. Arī šobrīd tā tendence ir iet uz vienveidīgākiem materiāliem, lai nebūtu, kas arī, un šeit arī mēs sapratām, ka šo iepakojumu arī mums ir daudz. Es šobrīd neuzliku procentus, bet arī tie procenti mums ir gana lieli, arī tāpatās pie šiem te, vismaz tā kā attiecīgi, sevišķi mēs skatāmies par dažādiem sektoriem, kur mums nav
nāks arī šie te kosmētika un šie virzieni. Nu, tur ar to materiālu un arī dažādi, tā kā ne tikai kosmētika, arī dažādiem citiem produktiem ir gana daudz. Nu, lūk, un tad, ejot uz priekšu visā šajā klāstā, gribētu es tā kā parādīt arī šīs iepakojuma atkritumu plūsmas. Varētu jau teikt, ka mums to atkritumu šie ir 2021. gada, kas ir tā kā Eurostat dati, kad varētu teikt, nu, ko tad mēs tagad skatāmies, bet patiesībā nav jau tā dzīve šeit tā kā mazliet tā kā kopējais skats, un nākamajā slaidā tieši uz plasmas, polimēru materiāliem un plasmas iepakojumiem šis te. Kad, nu, ja mēs tā paskatāmies, cik mēs mums saražojam, ka uz to pārstrādi, mums jautājums, cik mēs pārstrādājam tepat Latvijā, cik mēs varam pārstrādāt tuvākajās valstīs, un cik mums ir efektīvi vispār, principā, pēc būtības tos iepakojumu arī tā kā, cik tālu mēs varam aizvest, cik tālu rentabli to visu darīt, ja? Un tad mēs arī papētījām mazliet tālāk, paskatījāmies, ielikām kartē punktus. Protams, te nav visi, te kaut kādi tā kā lielākie, ko mēs tā kā skatījāmies. Un liekas jau, ka tie pārstrādes vietas mums ir, nav jau tā, ka viņi nebūtu arī tuvākajās kaimiņu valstīs. Bet tas stāsts ir par to, ka tas, kas šodien jau izskanēja, tas, ka tas ir materiāls polipropilēns, polietilēns, pēta materiāls, tas jau vēl nenozīmē to, ka viņi, ja es uzlikus tagad tos īsos saīsinājumus, ka viņi tajās visās rūpnīcās varēs pārstrādāt visu. Tāpēc, ka viņiem dažādi šie, kā mēs minējām, krāsu apjomi, dažādi tā kā plastifikatori piedevas, vēl pārējie materiāli, līdz ar to tas nav viennozīmīgi, ka es tagad apskatos kartē un teorētiski pasaku, ka var pārstrādāt tā kā šos materiālus un viss ir baigi skaisti. Tā gluži arī tā kā nav. Nu, lūk, un tad, lai nebūtu tā, ka mēs tikai runājam par to, kā tas izskatās no pircēja viedokļa, tad mēs arī skatījāmies, mums bija diezgan daudz intervijas, gan ar iepakojuma ražotājiem, gan ar pārtikas ražotājiem, gan nepārtikas ražotājiem. Nu, un dažus piemērus tā kā gribētu parādīt tajā brīdī, ka mēs pārējam no kaut kādiem materiāliem, kas ir nepārstrādājums uz pārstrādājumu. Jo šodien arī redzējāt prezentācijā rādīja, ka visā šajā procesā, tā kā attiecīgi mums, ja būs nepārstrādājums, jums tā kā ir cita šī maksas likme ir, ja viņš būs pārstrādājums, būs citādāk. Nu, tad mēs mēģinājām saprast, cik tas maksās mums dārgāk, ja mēs tagad pārējām uz kaut ko draudzīgāku. Nu, tad lūk, tas stāsti par to, ka patiesībā tas izskatās, dažādiem materiāliem būs dažādi. Šeit ir salīdzinājums ar pēta materiālu, kurš principā šajā brīdī skatoties, mēs skatāmies, ka tā cenu starpība nav tik milzīga, bet principā pēc būtības līdzvērtīgi izskatās uz jauno materiālu pārējot, pat ja mēs skatāmies tieši uz materiālu cenu, kā tādu izskatās, ka tas ir tā kā pat iznāks tā kā attiecīgi, skatāmies, kāda ir augša apakšējā daļa šis tā kā termoformējumiem, tā kā šiem materiāliem, kas ir gatavie arī tā kā trauciņiem, bet jāatcerās to, ka materiāliem cenas arī mainās, un materiāls, tas polietilēns, polipropilēns, pēc, viņam sākotnēji kaut kādas cenu šīs diapazoni, un atceramies, ka pēc ir dārgāks nekā polietilēns, polipropilēns, pēc būtības, pēc izejmateriāla, kā tāda skatoties. Nerunājamies par iepakojumu, attiecīgi šo visu pārējo procesu, bet tikai par materiālu kā tādu, kā attiecīgo. Tad mums vēl bija arī šīs intervijas un runāšana ar uzņēmumiem, kāds izskatās, nu, ja mēs tagad jau par pārstrādājumību runājam jau cik gadus, mēs jau visu laiku sakam par to, ka mums vajag iet uz dabai draudzīgāku risinājumu, un tagad mēs jautājam, nu, kā izskatās. Tad te ir arī varbūt viens tāds piemērs, kas ir esošais, nu, ja uzņēmums piedāvā produktus, kas ir produktiem principā ar barjeru īpašībām nepieciešamies iepakojums, ir opcijas, ko uzņēmums var piedāvāt arī tādas, kuras tā kā varētu izmantot, kāda ir atsaucība no uzņēmumiem, kas ir pārtikas ražotāji, vai viņi ir gatavi kaut ko mainīt. Tad, principā, mēs skatāmies, ka vienalga daudzslāņu iepakojums ar visu to, ka mēs runājam, ka mēs gribam un vajag mainīt, kamēr mums ir šī attiecīgi nav šīs likumdošanas, šīs normas vairāk noteiktas, un mums nav pateikts, kā mums tā kā būs attiecīgi uz mūsu naudas maku ļoti būtisks, tas attiecās vai neattiecās. Nu, tā pārējie tā vienkārši nenotiekās, lai cik mēs tā kā gribētu teikt, ka mēs visi esam gatavi un tā kā darīsim. Tad mēs turpinājām tālāk pētījumus un skatījāmies, un ja mēs tagad aizstātu. Tagad arī nākamais tā kā cits tā kā arī vēl tā kā no citām šiem te skatu punkta iepakojuma ražotāji. Iepakojuma ražotāji, kas arī eksportē iepakojumus uz daudzām valstīm, ne tikai Latviju, un visā, mēs lūdzām, tā kā, kāpēc, lai būtu grūti varbūt salīdzināt to cenu starpību, kā tas izskatās. Bet, lai savstarpēji salīdzinātu, ir diezgan būtiski, mēs paņemam vienādus apjomus, vienādus pārējos parametrus, mums vienkārši ir atbildi, tā kā nomainam materiālu, kas ir pirmajā stabiņā, jūs redziet to vidējā, kas ir principā materiāls bez barjeru īpašībām, kas ir tā materiāls, kas ir no nepārstrādājumu uz pārstrādājumu. Un otrajā stabiņā materiāls, kas ir ar barjeru īpašībām, kas ir paredzēts, ka var izmantot gan tā kā attiecīgi. Jūs redzat, kā tas cenu pieaugums. Principā uz materiālu vienu pašu bez visa pārējā ir apmēram, principā 25–30%, apmēram tā kā 35% tā kā iznāk šis te pieaugums cenā. Tad skatoties, paņemot arī mēs intervējām un runājām, aptaujājām cilvēku uzņēmumus,
Kā tas izskatās kaut kādam vienu produktu vienībai, piemēram, kā tas izskatās, ja viņam cik viņi izmanto vispār iepakojums, cik tas apjoms aiziet liels vispār, tā kā attiecīgi skatoties. Es gribēju teikt tā, ka iepakojumu uzņēmums ir daudz, bet vienkārši no viena varianta mēs paskatāmies, kā tas izskatās, ka principā tas apjoms, ja mēs skatāmies gadā patēriņš, un tas ir produkts, kuram ir principā šie te ar barjeru īpašībām materiāls, un tās, principā skatāmies, tās ir 52, tā kā attiecīgi mēs skatāmies 3 tonnas, tā kā attiecīgi gadā uz iepakojumu, kas ir polimēra materiāls, kurš liekas, viņš viegls materiāls mums ir. Līdz ar to, ja mēs skatāmies, ko es vēl gribētu pievērst uzmanību tam trešajam stabiņam, iepakojuma zudumi tieši uzņēmumos tajā brīdī, ka mēs pielāgojam iekārtas, mainam ruļļus iepakojumu un visu ko citu, tad arī šeit mēs redzam, ka principā no dažādu iepakojumu, kāpēc mēs formām pētījām? Tāpēc, ka mainot dažādas iepakojuma formas, mēs saprotam, ka arī pie iekārtām pielāgošanai ir dažādi procentālie, tā kā attiecīgi materiāli zudumi, kuri principā pēc tam aiziet atkritumos. Vai tā kā, ja viņš ir tīrs un viņā nav produktu, viņš aiziet tā kā šajā, teiksim, ja viņš ir pārstrādājums, viņi ir kategorijā pārstrādājums, ja materiāls nav pārstrādājums, tad principā viņš neaiziet kā pārstrādājums, tālāk viņu tā kā nav kur likt. Tālākais process, viņa ceļš ir tur, kur mēs tā kā saprotam, ka mums tā kā viņš ir nepārstrādājums, tad arī līdz ar to vai nu tā kā ir dedzināšana, vai nu ir atkritumi, tā kā principā atkritumos. Tā kā līdz ar to te ir stāsts arī par šiem te lietām aspektiem, kas nav tikai tas, ko cilvēks redz, bet tas, ko mēs tā kā skatāmies no dažādiem rakursiem un tā kā attiecīgajām tām šiem virzieniem. Tad iepakojuma, tas, ko es gribētu teikt, kad iepakojuma mainot, ir ļoti daudz aspekti, kas ir jāņem vērā. Mēģinājām viņus uzskaitīt, protams, te nav visi, bet kas ir būtiski, ka principā pirmkārtām iepakojuma izmaksas, kā mēs saprotam, cik viņš paliek dārgāks, lētāks, vai mums iepakojuma spēja saglabāt proteīnu kvalitāti, jo ļoti bieži, ja mēs nerunājam par pārtikas produktiem, iepakošanu mums varbūt nav tik būtiski šie derīguma termiņi. Ja brīdī, mēs runājam par pārtikas produktiem, mums ir ļoti svarīgi, kas notiks ar derīguma termiņu, nomainu iepakojumu, un derīguma termiņš man ir principā pilnīgi, man tas, viss, kas iepriekšējais ir pētītais, un es zinu, ka eksportējot man produktam būs šāds termiņš, man viss ir jātaisa, jākontrolē, jāpārbauda, jo pretējā gadījumā var iznākt ļoti lielas ziepes, jo rezultātā ir tāda situācija, ka vienkārši, kad es iepakoju, man viss liekas ir fēni, materiāls jauns, labs, un izrādās tā, kad vienkārši to kvalitāti ir, un līdz ar to eksporta iespējas, un produkcija ir aizgājusi bojā, mēs nonākam otrā grāvī, kur ir sabojātā pārtikas produkcija, nepārdota, un līdz ar to arī, tā kā, protams, viss līdz esošās sekas. Tad tālāk nākamais par iepakošanas materiālu jauno, kas būs savādāk, citādāk izmantošana jau ar esošajām iekārtām. Jo arī tas, ja mēs mainam iekārtas, tad tas mums būs finansiāli atkal, ja mēs viņu varēsim pielāgot pie esošiem, jo nav noslēpums, ka mainot materiālus, mainīsies materiāliem slīdības, mainīsies kausēšanas temperatūras, dažādi iespējas ātrumu kausēšanām, kas viss nes līdzi šo kompleksu, kā tas izskatās uz kopējo procesu. Ja līdz ar to tā kā te ir dažādi tā kā maiņas riski, klišeju izstrādāšanas, viss pārējais, kas tam līdz tā kā seko. Esošās lietas. Es nepaņēmu pulksteni, es ceru, ka es laiku vēl neesmu pārunājusi. Ja? Pamāsiet man. Tad es, principā, esmu prezentācijā gribētu teikt tā kā gandrīz pa vidu, vai gandrīz teikt tā kā uz noslēdzošo daļu ejot. Ko mēs secinājām visā šai procesā? Principā ir tā, ka es varbūt uzlikusi vairāk tādus atslēgas punkti, būs 3 tādi secinājumi slaidi, un pēc tam mazliet arī tādi ieteikumi, kā tas izskatās, ko mēs tā kā varētu darīt. Un līdz ar to tas stāsts ir tāds, ka mums, ja mēs skatāmies to, kā es jau iepriekš minēju, lielākais apjoms mums principā ir polipropilēns, kas tiek daudz izmantots, un nav nekāds noslēpums, jo polipropilēnam ir ļoti laba šīs mitruma barjeru īpašības, un daudziem produktiem būtiski svarīgi arī saglabāt šos, teiksim, attiecīgi šo iespēju, ka mums nav tā kā attiecīgi, to barjeru īpašību, un ne tikai arī tā kā šo vizuālā izskatēļ polipropilēns ir pietiekami populārs materiāls, ko tas tiek izmantots. Tālāk otra lielākā grupa, kā es minēju, ir šie materiāli, kuriem nav norādīts, un nākamā grupa, kas ir ziparu kodu septītnieks, kas ir tā kā arī liela grupa, ko ir vērts domāt, apdomāt un skatīties, kā to tālāk tā kā risināt un darboties. Un tad tālāk nāk mums šī materiāla, kas ir PET iepakojums, kas ir pudeļu sektors pārsvarā. Un es gribētu teikt, ka sakarā šo depozītu sistēmu viņš vairāk vai mazāk pēc mūsu pētījumiem izskatās, kad ir gana sakārtojies. Ja mēs runājam tieši par iepakojumu, teiksim, attiecīgi šo vienveidību vairāk, un arī pēdējā laikā šis iepakojuma sektors, kas ir PET pudeles, paliek arī pēc iespējas vienādas krāsas. Ja kādreiz bija ļoti mums viņas dažādas un krāsainas, šobrīd viņas mēs ļoti daudz redzējām veikalu plauktos, ka viņas paliek jau šis principā tā kā ir grupas, kuras var normāli sadalīt, apjomi pietiekami veidojās, un līdz ar to tā kā šis sektors diezgan tā kā sakārtojās. Tālāk arī polietilēns, tā kā nākamā grupa. Tad varbūt tālāk nākamais, paskatījos priekšā par šiem dzērienu pudelēm jau izstāstīju, un tad tālāk nākamais ir daudz iepakojumi, kurus mēs varam optimizēt. Līdz ar to tā kā ir daudz iepakojumi, kuri ir par lielu, ir daudz iepakojumi, kuros principā ir tā kā daudz dubultie
visādi iepakojumi. Ir iepakojumi, kurus principā ir iespējas, ja mēs, principā, kā sākumā no rīta tika teikts, sadotos rokās un sāktu domāt no tāda viedokļa, kā varētu mēs šo visu procesu tā kā veiksmīgāk risināt, tad principā te ir iespējas, kur mēs varētu diezgan daudz ko izdarīt. Tālāk nākamais ir daudz iepakojumi, kuriem ir daudz drukas virsū, un daudz ir lielie laukumi jāpanokrāt, tā kā daudz druka virsū ir. Arī jautājums daudzās vietās mēs skatāmies, informācija ar tik mini burtiem, ka tu vispār neizlasīsi, vai 2-3 pārus brīļu, bet brīžiem ir tur, kur principā informācija nav, tur mums ir skaistas bildes, jā, mēs esam pieraduši, ka mēs gribam, lai iepakojums ir skaists, lai viņš ir krāsains. Jautājums vienmēr ir par, arī tas nav viennozīmīgi, ja viņš būs skaists un krāsains, ka tas ir slikti. Jo ir dažādas uzņēmumi, kas izmanto dažāda veida krāsas, dažāda veida lakas, arī jautājums, cik viņas ir draudzīgas, cik nedraudzīgas, kādi apjomi, arī ļoti plašs klāsts, ko skatīties, bet arī tas ir fakts, ka viņu mums ir daudz, viņi ir krāsaini šie iepakojumi. Tad tālāk nākamais, kas ir, ja mēs runājam par iepakojumu, ja mēs ejam uz šiem iepakojumu materiāliem, kas ir pārstrādājumi, tad iepakojumu materiāli izmaksas pieaug, vismaz uz šobrīd esošo situāciju, bet mēs ļoti labi zinām, ka iepakojumu materiāliem cena mainās no apjoma, daudzuma, pasūtījuma, iespējām, visu kā cita, no izmantotajām piedevām un visa pārējā. Droši vien, kad te vairāk tā kā būtu arī stāsts par to, ka arī nav viennozīmīga teikuma, ka tagad jādara visiem tagad šitā un tagad uzreiz paliks viņš pat kaut kādiem procentiem lētāks, bet tā situācija tāda, ka jārēķinās, ka tas nebūs tajās cenas robežās, kādu mēs viņu šobrīd esam, teiksim, mēs arī pētījumu sākām gadu atpakaļ, ja, līdz ar to tā kā pa šo laiku arī jau šis pamainījies attiecībā uz cenām, jo mēs saprotam, ka arī veikalā viss ir kļuvis jau krietni dārgāks, jo nekā bija pirms gada, jo mēs skatāmies, un tā kā tās cenas mums staigā šurpu turpu, tā kā tas arī tāds jautājums. Tad tālāk nākamais, kas ir tas, kas varbūt šobrīd arī tā kā mēs varbūt maz par to runājām, bet varbūt pieskārāmies šodien arī, ir par klišejām. Jautājums par to, ka tajā brīdī, kad es eju veikalā un nopērku iepakojumu, un es jau redzu iepakojumu, kāds viņš man ir, bet mēs ļoti reti, kad aizdomājamies, kā parastais pircējs, ka tajā brīdī, kad to iepakojumu ražo, lai viņu tādu ražot, lai dizains būtu tāds, lai informācija būtu tieši tāda, kādu jūs esat ieraudzījuši. Daudziem iepakojumiem, ja vien tā nav digitālā druka, viņam liek virsū, tā kā veido šīs klišejas. Tajā brīdī, kad jūs taisat pasūtījumu, nav tā, ka jūs uztaisat pasūtījumu, un tagad pēc 2 dienām jūs tagad ātri visu mainīsiet. Līdz ar to jūs rēķināties, ka tā klišeja jums būs kādu laiku periodu derīga, jūs esat ieguldījuši tajā naudu, un jūs nevarat tagad paņemt un nomainīt, tagad vienkārši uzlikt arī vēl papildus šo informāciju, ja, un tagad uzreiz nomainīt visu ko. Protams, ir izņēmumi, kur daudz kaut ko var darīt, bet katrā gadījumā, vairumā gadījumā tas ir jautājums, kas atkal neslīdz izmaksas, un tas katram uzņēmumam ir jārēķina, jāskatās. Vai ir uzņēmumi, kuri šobrīd, teiksim, plāno, ka viņi mainīs dizainu vai kaut ko citu darīs, ir būtiski svarīgi saprast to, neizmainīt šobrīd, pagaidīt varbūt to brīdi, kamēr būs kaut, jau tagad arī likumdošana mainās, tagad saproti, kurā brīdī, kas te mainās un kurā brīdī, kā tas izskatīsies. Ja ir situācija, ka iekārtas varēs pielāgot, tas maksā apmēram, mēs pētījām, skatījāmies dažādām iekārtām, tas var maksāt ap 20 000 pielāgot kaut ko, varbūt gadījumi, ka nav jāpielāgo nekas un ideāli paņema jauno materiālu un viss skaisti notiekās, bet var gadīties, ka man vispār iekārta esošā nederēs, un līdz ar to man būs jāieguldās līdzekļi, kas varbūt atkal no pavisam mazām naudījām līdz pat 200 000 atkal iekārtai skatoties. Ja? Tā kā tas arī būs tāds mazliet tāds izaicinošs jautājumi. Un tad tuvojoties manai prezentācijas noslēgumam, bet tas nebūs tik īsi un tik ātri. Man ir tādi mazie rekomendācijas, ko mēs esam izstrādājuši, bet es domāju, ka šīs rekomendācijas nebūs nekas tāds pilnīgi nāc, ko mēs nezinātu. Līdz ar to mēs mēģinājām sadalīt 8 grupas, jo saprot, ka mēs sākumā runājām, kad mums ir ļoti būtiski, ka mēs iesaistamies visi. Līdz ar to mums ir svarīgs gan pirmkārtām sāksim ar iepakojuma ražotāju. Jo, principā, iepakojums sākās tajā brīdī, kad iepakojumu mēs tā kā ražojam, un līdz ar to es uzlikusi arī tādus, es saprotu, ka tas ieteikumi, ko es tagad rekomendācijas ieteikšu, būs tie, kas piekritīs, būs tie, kas teiks, ka nē, galīgi šitā nevarēs, jo, protams, kad ir pirmais, kas jādomā, kā sašaurināt šo te iepakojuma daudzumu, jo tajā mirklī mēs skatāmies, mums ir ļoti daudz dažādu veidu, bet ko es gribu kā pārtikas tehnologs uzsvērt, ka mums ir ļoti būtiski saglabāt funkcionalitāti. Ko tas nozīmē, kad ja man ir produkts, kuram ir vajadzīgs, lai produkts man uzglabātos pietiekami garu derīguma termiņu, tad, principā, man ir svarīgi, lai tam materiālam ir barjeru īpašības. Ja, līdz ar to, tas nav vienkārši uzdevums iepakojuma ražotājiem, tur ir gana daudz ko iespringt, lai viņi vispār šos risinājumus meklētu, skatītos. Un otrs lielais, kas ir lieta, kas ir esošais,
arī, kad ražotājiem, kas ražo iepakojumu, varbūt, ka tagad jautājums tāds, ka atkal būs ļoti tāds diskutabls jautājums, mēģināt pārliecināt varbūt arī šo cilvēku, kas ir atnācis pie jums un grib to iepakojumu pasūtīt, varbūt viņam nevajag visās malās tos zelta burtus salikt. Varbūt viņam nevajag visās malās to likt vaiprātīgu daudzumu ar tām visām lietām, kas tā kā to procesu pārstrādi apgrūtina. Jo tie, kas šobrīd ir strādāja ar iepakojumu ražošanu, viņi ļoti labi arī, tā kā, man liekas, kas zina arī kādas tie materiāli, ko viņi izmanto, nu, cik viņi tagad šobrīd, cik viņi tā kā pārstrādājumi, nepārstrādājumi ir. Nu, nākamais, protams, kas ir būtiskais, svarīgais par pašizmaksu, bet es domāju, ka tas jau ir jebkura uzņēmēja tāds pamatlietas, ka viņam gribās, lai tas iepakojums, ko viņš vai vienalga, ko jūs ražojat, kad lētāk saražot un dārgāk pārdot. Ja, un tas stāsta par to, ka vienkārši domāt, kā mazināt, jo, protams, arī nav vienkārši uzdevums, jo kā rādīju, ka tās cenas mums tā kā aug. Tad produktu ražotājiem, preču ražotājiem ir ieteikumi stipri vairāk, jo es saprotu, ka viņiem ir daudz vairākas lietas, par kurām viņi var sākt domāt, bet es gribēju teikt, nevis sākt domāt, bet es domāju, ka viņi domā par to. Jo jebkurš uzņēmējs, tā kā principā ražo ar domu, ka viņš būs tā kā ilgtspējīgs, lai viņš varētu tā kā, nu, tas cikls turpināties veiksmīgi. Un es domāju, ka ja jūs tie, kas šeit zālē sēžat, noteikti jūs jau visi ar šauditu esat sākuši, nevis izskatījuši jau šos visus variantus, bet principā pirmām kārtām ir tādu godīgu pret sevi auditu izveidot un paskatīties un saprast vispār, kur mēs esam, kādi materiāli mums ir, kādas iekārtas mēs izmantojam, ir pārstrādājumi, nav pārstrādājumi, nu kādi vispār viņi izskatās. Tad, protams, nākamais domāt par apdrukas apjomiem, daudzumiem, jo principā šobrīd ir daudz diezgan dažādu virzienu, kā var domāt arī ilgtspējīgāk, skatīties pielāk. Protams, ka tas viss prasa laiku, tas prasa finansējumu, bet tās ir iespējas, par ko ir vērts domāt, jo, kā jūs redzēt, arī tie nākotnes plāni, kad mums tie apjomi ir jāsamazina attiecībā uz šīm te atkritumos, nu, kas nonāk līdz izgāstuvēm, tad šīs ir variants, kad nevienam pat nepiesakoties un nesakot, paši var skatīties, testēt, pārbaudīt un domāt, kur mēs esam paši. Tad, protams, mazināt dažādības. Vairāku veidu arī ir, es saprotu, kad ir piegādātāji, piegādā iepakojumus, piegādā materiālus, bet vienmēr ir iespējas, ka tu vienmēr tā brīdī kaut ko var mainīt kaut kādu brīži vai brīži, kad tā kā mainās kaut kas, tad līdz ar to ir iespējas to skatīties. Tad, protams, nākamais tā kā pārskatīt, pāriet no nepārstrādājuma uz pārstrādājumu. Domāt, nu, ja jūs ziniet, ka šis materiāls ir nepārstrādājums, nu, varbūt var paskatīties, varbūt ir kādi varianti, ko var izmantot. Protams, šeit arī nenozīmē, ka tagad visu pēc kārtas tagad uzņēmējs tagad ņems un ieviesīs, bet tas ir variants, kurš sākat ar sevi un sāk domāt, kā tas izskatās. Nu, un tad ir dažādi inovatīvie risinājumi, varbūt esat pamanījuši, kad ir arī polimēru materiāli, kuriem vairs parādās virsū, kad ir diezgan daudz informācija, tāda kā iespiestā veidā mēs redzam, tā kā attiecīgi, kas nav vairs neizmanto šo, nu, tā kā drukas attiecīgi šos materiālus, bet, protams, arī nav visiem veidiem, ir iespējams, kādās vietās to var darīt, var nedarīt, tā kā līdz ar to arī šeit ir iespējas, kur domāt, skatīties, kādas ir tās nākotnes iespējas. Tad, protams, mums bez tirzniecības arī mēs nevaram. Parasti visi saka, tā viss ir feini, kā mums ar tirzniecību. Par tirgotājiem ir tā, ka es varētu teikt, ka tirgotāji, kā jau visas jomas saka, mēs darbojamies, strādājam, mēs visu, ko daram. Nu, un tad es gribētu teikt, ka tirgotājiem būtu vēl intensīvāk jāsakmē, lai cilvēki no tiem plasmasas maisiņiem tā kā atteiktos aizvien vairāk un vairāk un vairāk. Līdz ar to, tas, man liekas, tāda ļoti jauka atziņa, ko mēs sadzirdējām no pārtikas ražotājiem, nepārtikas ražotājiem, ka viņi būtu priecīgi arī vairāk virzīties uz ilgspējīgākiem risinājumiem, ja tirgotāji visā šajā procesā, tā, kad izskata jūsu produkta ienākšanu tirgu, tā kā, principā, lielveikalā vai kaut kur citur, kad līdztekus visiem pāriem kritērijiem būtu arī ilgspējas izvērtēšanas kritērijas, saprastu, ja šis ir ilgspējīgāks, tad viņam arī pietiekami liels bonus, lai viņu dotu iespēju šim produktam atrasties tirdzniecības vietā, varbūt kādu priekšroku dodot. Līdz ar to, tad līdz patērētājiem vairāk nonāktu šis mūsu plaukti veikalu paliktu nevis varbūt tik ļoti krāsaini, bet būtu kaut kas, kas vairāk atšķirtos vairāk vienā vai otrā veidā. Tad nākamais atkrituma apsaimniekotāji. Tiem arī mēs daudz sarakstījām, ko viņiem būtu jādara. Līdz ar to mēs visā pētījumā sapratām un konstatējām no visām pusēm iesaistītajām, ka principā atkrituma apsaimniekošana mums ir salīdzinoši tāds posms, kur iepakojuma ražotāji uzskata, ka viņi dara visu daudz, lai būtu tā kā dabai draudzīgi. Nepārtikas ražotāji arī pako, un viņi tā kā dara daudz ko, lai būtu dabai draudzīgi. Bet tajā brīdī, kad tas nonāk līdz pārstrādātājiem, principā viņi saprot, ka viņš reāli netiek pārstrādāts. Jo tad viņam pat daudz lakas krāsas virsū, tad viņam ir tā kā, viņš ir pārāk tā kā neatbilst tam, šitam vēl kaut kam.
Un, protams, ka tajā brīdī, kad iepakojums nonāk līdz atkritumu pārstrādātājiem, tas jau otrā gala, tā kā mēs skatāmies tā otrā puse, kur ļoti gribētos tomēr tā kā saprast, jo, ko izteica ļoti daudzi produktu ražotāji, ka viņi labprāt gribētu vairāk signālu un informācijas no iepakojuma ražotāji, tā kā no vienas puses un arī tā kā vairāk no šiem pārstrādātājiem, lai varētu saprast, kam viņi ir gatavi mainīt, bet jautājums uz ko mainīt. Jo ir tā, ka principā nav gan labas situācijas, jo brīžiem ir tā, ka saka, šis ir pārstrādājums, reāli nonāk līdz pārstrādājumam, pasaka, nē, tomēr šito nevarēs pārstrādāt. Tā kā un arī tas, ko mēs tā kā vēl atkrituma apsaimniekotājiem, šodien mēs jau runājām par šiem te apzīmējumiem, kurus jau pieminēju, ko mums arī teica patērētāji, kad arī tā, ka visā Latvijā, mums Jelgavā arī students studē Jelgavā, viņš dzīvo, piemēram, vienā Latvijas galā, kas, piemēram, mēs varam teikt, tā kā Daugavpili, otrs varbūt Ventspils, trešais Cēsīs, vēl kaut kur viņi atbrauc, viņš saka tā, es mājās šķiroju citādāk, pie vecākiem atbrauc tagad uz Jelgavu, man tagad jāšķiro vispār citādāk, ja? Ka vienkārši arī tā situācija, tas varētu būs arī likumdevējiem tālāk uz priekšu, bet ja mēs liekam šos simbolus un liekam to informāciju arī piktogrammas, tad mums jābūt, kā šodien izskanēja, vienkāršām, ērti saprotamām, jo man kā cilvēkam parastajam, kurš pat dzīvi skrien un visu, ko dara, man gribās saprast, plasmasu lieku vienā vietā, šo lieku tur, bet nevis šķiroju tagad 20, kā mēs teicām, tā kā cik Japānā, cik viņi veidos tur tā kā šķiroja, kad, man ir tā, kad es salieku, pēc tam ir tā, kad šī atkrituma apsaimniekošanā sistēmā viņš tā kā atrod savu īsto vietu, tas konkrētais iepakojums un līdz ar to tālāk notiek šis process, jo, lai liekas, cik mēs daudz stāstam, tāpat izrādās, ka cilvēkiem tā kā nav skaidrības daudz. Un tad mums ir likumdevējiem. Arī viņus mēs neaizmirsām, arī viņiem uzrakstījām, ko viņam vajadzētu tā kā pievērst uzmanību. Ir tā, ka, protams, ka šī Eiropas direktīvas pārtapš par regulu, visiem mums diezgan lielas šausmas ievieši, jo būs daudz jāmainās, būs jādara visas lietas. Bet es tā kā gribēju teikt, ka tas, ko es varbūt nelasīšu visu, ko es esmu sarakstījis, bet varbūt tādā mazā komentārā, kad ir būtiski svarīgi, kad no vienas puses ir labi, ka tā Eiropā tās likumdošana tagad būs vairāk vai mazāk vienveidīga, līdz ar to mēs saprotam, ka mēs Latvijā kaut ko mainām, gribam eksportēt, nav tā, ka mēs sūtam uz Poliju, Lietuvu vēl kaut kur, un tur ir pilnīgi citi nosacījumi. Ja? Bet katrā gadījumā būtu jābūt skaidrākai šie vīzija un saprašanai, arī tā kā mēs skatāmies tā kā šobrīd par to, kā tad tas viss tiks regulēts, par cik man kas būs jāmaksā, par pārstrādām, nepārstrādām, tā kā es saprotu, tur jau procesi notiekās un virzība, bet gribās tā kā prasīt tā kā stingrākas prasības uz marķēšanu, lai tad attiecīgi, ja tur es saprotu, kas tur visu uzlikt, tad es arī tā kā saprotu, jo tas, ko mēs sapratām no daudzām intervijām, ka kamēr no likumdevēja puses nebūs strikti konkrēti noteikts, kamēr ir iespējas, ka var darīt tā un šitā, kad mēs tā kā visi varam runāt daudz par to, ka mēs gribam darīt savādāk, bet kamēr tas atdurās pret eksportu, kamēr tas atdurās pret šo iespēju, ka man tā kā nav tik vienlīdzīgas tiesības, tā kā iespējas kā citiem uzņēmumiem, tad es vēl pagaidu kaut kādu brīdi, kamēr kaut kas notiek, un tad sāku saprast, ko to visu darīt. Izglītības sektoram, nesakā pat no izglītības sektora uzrakstīju viņiem maz. Bet principā es domāju, ka tas viens teikums pasaka ļoti daudz. Principā tā ir izglītošana, sabiedrības izglītošana, un ko es tā kā gribēju teikt, ka tā ir izglītošana visos līmeņos. Ja mēs runājam, sākam no bērnu dārza un beidzam mēs principā šo te ar dažādi attiecīgi par šķirošanu, par pārstrādi, par simboliem, jo cik liekas, cik mēs daudz stāstam un runājam, tāpat ir ļoti daudz cilvēku, kurus saka, mēs šito vispār neesam dzirdējuši, šis mums vispār tā kā nav zināms, un es gribētu teikt, ka pēdējo gadu laikā jau tā situācija uzlabojās, bet jebkurā gadījumā, lai cik mēs runātu un stāstītu, šķiet, ka jāstāsta būtu vairāk un vairāk, līdz ar to tā kā tas ir par šiem, teiksim, par izglītošanas jautājumiem, un es tā kā gribētu teikt, ka attiecīgi skatoties uz šīm iespējām, katram savā līmenī un saprotamā valodā, nevis tā, ka visiem tagad iedod vienā tā kā attiecīgi šajā te valodā, un tas, ko es gribu pateikt, principā tā kā, varbūt speciālistam, kas darbojās, vai es gribu pateikt, tā kā attiecīgi, cilvēkam, kurš ir skrienoši, vai es pasaku bērndārza, bērndārzā, ja līdz ar to tā kā tas ir pilnīgi citi līmeņi, kādā veidā ar to ir jāstrādā, bet ja mēs kā sabiedrība nemainamies, tad principā nekas arī tā kā nenotiekās. Un tad es domāju, ka man arī sabiedrībai kaut kas jāuzraksta, līdz ar to, ko es domāju ar sabiedrību, tiesa mēs visi tā kā ik viens no mums, ka pirmkārt ir jāpērk tas, ko mums vajag pirkt. Nevis tā, ka es aizēju uz veikalu ar sarakstu, principā aizēju pēc piena, nopērku visu iespējamo, tikai nenopērku pienu, ja, un te pašā laikā tas viss ir iepakots. Un neviens jau neiet uz veikalu pirkt vienkārši iepakojumu, mēs ejam pēc kaut kādām lietām, produktiem, ko mums vajag. Līdz ar to es būtiski svarīgi tā kā arī skatīties, ja mēs
mēs pērkam, skatāmies pēc funkcionalitātes, skatāmies, cik tie iepakojumi ir pilni, cik viņi ir tukši, vajag, nevajag. Vēl jautājums arī šodien par šķirošanu tika pieminēts, jautājums par to, kā mēs šķirojam, atbildīga šķirošana, jo varbūt tā, ka visi šķiro, viens nešķiro, daudz dzīvokļu mājās samet iekšā visu, kas viņam tur ienāk prātā, un tā situācija mums ir, principā, tā kā stipri uz otru pusi pagriezusies. Nu, un tad, principā, atkal tas pats, ka mums kā sabiedrības locekļiem arī ir, ne tikai izglītības iestādēm, bet arī sabiedrības locekļiem ir svarīgi būtiski izglītoties, bet arī tas, ka šobrīd tika minēts arī saprast un lasīt to, ko mēs ieraugam, dzirdam un izlasam, lai tas tiešām ir tā, ka tas ir tam ticama informācija, jo brīžiem tā informācija ir tāda, ka arī izlasam kādus brīnums, ja neizlasam, beigās saprotam, ka īsti tam nepiekrītam. Tad visiem un ikvienam vēl, tas gandrīz tā kā man pēdējais slaids. Ja mēs saprotam, ka mēs esam sabiedrība, bet ja nu mēs gribam vēl skatīties uz visiem un ikvienam, ka principā mums ir būtiska sadarbība. Jo ir tā, ka es varu kā zinātnieks taisīt ļoti zinātniskus rakstus un rakstīt. Pārtikas ražotājs var pakot to savu produkciju, kā viņš domā ļoti feini. Pārstrādājs pārstrādā savā tajā reģionā, kur viņš darbojās, bet mēs savstarpēji nerunājam. Un tad līdz ar to tā situācija tāda, ka mums visiem ir sajūta, ka viss notiek, bet reālajā dzīvē mēs savstarpēji tā ķēde neveidojās. Līdz ar to ir būtiski tas, ka mēs savstarpēji, kas, ko es gribētu teikt, kad ir būtiski šī izglītošana un savstarpēji arī attiecīgi šī sadarbība, jo šie ir tie divi, man liekas, būtiskākie faktori, kas noved līdz tam, ka mēs nonākam pie šīs ilgtspējīgas aprites un šī cikla nodrošināšanas. Jo mums ir svarīgi nevis tikai saražot iepakojumu, bet saprast, kā mēs tiksim ar to visu galā. Jo ir tā, ka mēs saražojam, pārstrādājam, kā cilvēks lietojot pārtiku, iepakojums paliek, un pēc tam atkal tad ir tā, ka mēs saražojam, it kā tiem, kas ir pārstrādāti, kā lieku tā kā šo te darbu sastrādājam, bet līdz ar to tā kā mums liela daļa šajā iepakojumi, kas sākotnēji bija iepakojumi, pēc tam kļuva par iepakojumu atkritumiem, vienkārši ciklā mums pazūd. Ja? Un līdz ar to mēs tagad skatāmies, kā to kopīgi risināt. Tā kā es saprotu, pēc šī pētījuma veikšanas mēs sapratām, ka darba mums pietiks visiem. Līdz ar to tā kā katram būtu tā aicinājums un tā kā doma tāda, ka varbūt skatīties, sākt ar sevi un saprast, kuras ir tās lietas, kā mēs varam veiksmīgāk ietekmēt šos procesus. Es ceru, ka es ļoti laiku nepārrunāju. Paldies!